Sveicināti, dārgie draugi! Šis būs solītais stāsts un atbildi uz daudziem no jums interesējošo jautājumu, kāpēc tika nolaupīti bērni no Haidas ģimenes, kas patiesībā tur notika un kā tas bija iespējams. Jāsaka, ka viņu attiecības ar Bāriņtiesu sākās pēc tādas latviešiem zināmas lietas, kā anonīms ziņojums. Un šis tā saucamais anonīmais ziņojums, kurš, kā atklājās, izrietēja no Agneses radinieka, no tuva radinieka. Sākās Covid šovu laikā, kad sabiedētais radinieks sūdzējās Bāriņtiesai par to, ka viņa māsa ir bīstama sabiedrībai, bīstama saviem bērniem, jo redz, viņai ir citādāks skatījums uz veselības jautājumiem un špricēšanu, kuru mēdz dēvēt par vakcinēšanu. Tieši tāpēc Bāriņtiesai bija formāls iemesls sākt pievērst uzmanību šai te ģimenei un meklēt ieganstus savas uzmanības apstiprināšanai. Tomēr ar to viss nebeidzās. Vēl viens līdzīgs ziņojums no vēl viena cilvēka, kurš šoreiz nebija radinieks, pastiprināja Bāriņtiesas aktīvo interesi un dzīvesvietā Vecpiebalgā sāk ierasties visdažādākie cilvēki ar visdažādākajām prasībām, kuru tiesiskumu neviens Agnesei vai viņas vīram izskaidrot nespēja. Tas faktiski bija terors, diktāts, prasības, tiesiski nepamatotas prasības. Un šo cilvēku nostāja pret šīm prasībām, es domāju, adekvātā nostāja, kura nepatika tiem cilvēkiem, kuri savas varas skurbumā ir iedomājušies, ka viņi drīkst noteikt, kā citiem cilvēkiem jādomā, kā viņiem jādzīvo, uz kuru baznīcu viņiem jāiet. Protams, izraisīja šī varas skurbuma agresiju, un galu galā tas finalizējās iebrukumā, kurš tika veikts Helovīna vakarā, nakts aizsargā un bērnu likumīgas pēdiņās nolaupīšanas. Patiesību sakot, iepazīstoties ar lietas materiāliem, man nācās secināt, ka likumība šajā, tā saucamā likumība šajā nodarījumā, šajā noziegumā ir safabricēta. To var skaidri redzēt, kurš iepazīsies ar šiem lietas materiāliem. Vienīgais, tā saucamais likumīgais iemesls, lai Bāriņtiesa izņemtu bērnus no ģimenes, ir reāli draudi bērnu dzīvībai un veselībai, kurus visvisādos veidos savā atreferējumā centušies konstatēt Bāriņtiesas darboņi. Tomēr kritiski pieejot šim ziņojumam, ir pilnīgi un absolūti skaidrs, ka tas ir safabricēts. Reāli dzīvības un veselības briesmu šiem bērniem, kuri bija veseli līdz tam, kad viņus aizveda uz krīzes centru, tur viņi saslima. Reāli dzīves un veselības briesmu nebija. Viens no smieklīgākajiem argumentiem, ko man bija jāklausās, bēdīgi smieklīgākajiem argumentiem, kur man bija jāklausās Bāriņtiesas sēdē, bija par to, ka vienam no bērniem ir 2 caurumi zobos. Cik es saprotu, tie ir
vēl piena zobi. Un, 5 bērniem vienam atrada 2 caurumus zobos. Tātad tas ir iemesls tādā veidā pamatojot, vai mēģinot pamatot šo te bērnu izņemšanu. Es atcerējos stāstu no latviešu tautas vēstures par to, ka vēl pirms 70 plus gadiem, 75 gadiem un vēl pirms 80 gadiem tika izvesti 10 000 cilvēku. Tika izvesti 10 000 cilvēku no maza zīdeņa līdz Sirmgalvim. No 1941. gadā izvestajiem 310 zīdaiņiem Latvijā atgriezās dzīvi tikai 3. Un, ziniet, aiz visiem šiem 10 000 izvesto stāvēja tāds stāsts, kā ziņojums. Aiz viņiem visiem bija kāda cita latvieša, kaimiņa, radinieka, drauga pēdiņās ziņojums. Un ir pagājuši vairāk kā 80 gadi, bet joprojām šādi ziņojumi, šādi nožēlojami, nelaimīgi cilvēki, ziņotāji, vai kā mēs tos saucam par stukačiem, lauž, cenšas salauzt veselu ģimeņu dzimtu likteņus. Un arī komentāros priecīgā video par atgriešanu, par bērnu atgriešanos ģimenē, es ieraudzīju tādus komentārus, kuri atklāja, ka joprojām starp mums dzīvo mūsu vidū, mūsu sabiedrībā dzīvo, ļoti spēcīgi dzīvo tāda nelietība, kā es zinu labāk, kā citam jādzīvo. Es tiesāju un pieņemu lēmumu par cita cilvēka dzīvi, likteņi. Un, manuprāt, ir pienācis laiks pielikt tam punktu un izskaust no mūsu kultūras, jeb kulta, šo ziņošanas kultu. Vēlreiz priecājos par to, ka 7 cilvēki ir ļoti laimīgi. Šodien es priecājos arī par jūsu atbalstu, es priecājos par to lielo informāciju, kur tika iegūta šajā te procesā, un mēs turpināsim tik, cik mūsu spēkos būs darbu šajā jautājumā. Es zinu, daudz no jums jau grib atbalstīt šo darbu, un ar jūsu atbalstu šis darbs būs tikai aktīvāks, un cietuši no bāriņu bandītu patvaļas ir ļoti daudz cilvēki pie mums. Man ir prieks, ka šajā darbā ir iesaistījušies arī pseido parlamenta pārstāvi, tātad kulta atslēgas cilvēki vietējie, ja? Kaut kādi. Un arī kultā ir cilvēki, kuri ļoti nopietni nobažījušies par šo jautājumu un grib mainīt to uz labu, novēlēsim viņiem veiksmi. Un šis gadījums Liepājā pierādīja to, cik būtiski un cik svarīgi ir kopīgiem spēkiem visiem apvienoties un palīdzēt tiem no mums, kuri ir nonākuši šādā skarbā situācijā un kā tas darbojas. Uz šīs brīnišķīgās nots es pārslēdzos uz savu kafiju un uz tikšanos.